Vai ir iespējams, ka universāls tiešām der visam un visu dara kvalitīvi? Tāds būs šodien jautājums par Bergman universālo mēslu kliedēšanas piekabi. Tagad ir pagājuši visi pavasara darbi, visi steigas, un pienācis brīdis pastāstīt kaut ko vairāk par šo. Mēs pabijām 15 saimniecībās, izkliedējām vairākus tūkstošu tonu kaļķi, vairākus tūkstošu tonu dažādus kūtsmēslus, pat separēto digistātu, kuru šis agregāts spēja aizmest, kolēģi saka 40 metrus, es viņam neticu, bet labi, lai būtu 40 metrus. Kūtsmēsli bija salmaini, sapūši, nesapūši, svaigi, nesvaigi, un ar visu to perfekti tika galā šis kūtsmēslu kliedētājs Bergman 6240, bet priekšāburti TSV. Šie divi vidējie cipriņi nozīmē pilnu masa, un W nozīmē, ka šī konkrētais ir aprīkots ar svariem, ar svaru sistēmu, ar 8 svaru elementiem. Bergman tiešām ir ļoti kvalitīva iekārta, agregāts, kliedētājs šajā gadījumā, ar hidraulisko dīzeles atbalsta iekārtu, kā arī hidraulisko amortizāciju, šasīs piekara, kā nu kurš viņu sauc. Un līdz ar to šī piekabe ļoti līgani izkopē arī visus izcīļņus, kas uz lauka gadās, un ar šīm lielajām riepām, kas mūsu gadījumā ir 30,5 colu radiusā un platumā, ir tiešām stabila un laba piekabe. Bergman piedāvā plašāku klāstu universālos kliedētājus, visiem priekšā burti TSV, un mazākais no viņiem ir 2140, tad nāk 5210, 6240 un 7340. Mazākais no universāliem kliedētājiem, kas mums patīk, ir TSV 2140 ar vienu asi un milzīgiem riteņiem. Lai gan šie riteņi ir tikai 480 platumā, bet rēķinot atbalsta laukumus un arī griešanās vieglumu, jeb kā to sauc, vilces spēku, viņi ir tik veidi izveidoti, ka noteikti laba manta ir. Modeļiem ar divām asīm ir iespējamas brīvi stūrējošās, piespiedu stūrējošā hidrauliskā vai pat elektriski stūrējumā asa, kā arī paceļamā asa. Savukārt modelim, kas ir 7. sērijas modelim 7340, tam pat ir 3 asis un iespējams arī, ka abas asis stūrējās vai paceļās vai bloķējās. Tās iespējas ir katram saimniekam jāizvēlas pašam, kas kuram patīk. Šis konkrētais modelis ir standarta aprīkojumā. Tas nozīmē, ka bez papildu bortiem ir 19 kubikmetri, 19,7 kubikmetri liels, ar 24 tonu pilnu masu, bet ar 45 cm papildu bortiem veidojas 25 kubikmetri tilpums, un kā pieredze rāda, tad ieiet iekšā 20 tonnas kūtsmēslu. Kaļķi, protams, var iebērt daudz vairāk, bet atkal mēs redzējām un pieredzējām, ka 15 tonnas ir tas ideālais daudzums, kaļķa daudzums, kad agregāts perfekti strādā. Šī piekabe ir diezgan augsta, un līdz ar to ielādēšana nav nemaz tik vienkārša. Un tāpēc mēs esam izvēlējuši šo papildu bortus, šos 45 cm hidrauliski nolaižamus, operators no kabīnes mierīgi, ļoti vienkārša podziņas nospiešana nolaiž lejā, noloka lejā papildu bortus, un līdz ar to iekrāvējam ir daudz vieglāk. Bergman piedāvā universālos kliedētājus aprīkot ar kaļķa aprīkojumu. Patiesībā tas nav nekas daudz, tas ir pāris lietiņas tikai, bet kuras ļoti svarīgas, un tiešām mēs esam pārliecinājušies šobrīd ar pakalpojumos, sniedzot pakalpojumus, ka kaļķis tiek izkliedēts perfekti, un šis agregāts spēj to izdarīt. Viena no svarīgākajām lietām ir kārdāna piedziņa. Kārdāna piedziņa tieši horizontāli esošiem rotoriem. Šī kārdāna piedziņa nodrošina to, ka darbība ir daudz klusāka un arī daudz jaudīgāka, daudz spēcīgāka, izturīgāka. Kā kaļķošanas elements vēl arī iekšā ir transportiera ķēdes līstītes, ir katra 5. līstīte speciāli uztaisīta priekš kaļķa. Bergman saviem kliedētājiem, visiem kliedētājiem, kas viņiem ir, ļoti pārdomā tieši transportiera grīdu. Šaim konkrētam arī modelim transportiera līstes ir ļoti spēcīgas. 4 ķēdes, katra ķēde 14 mm, 25 tonu vilkspēju, bet, lai šo ķēdi kustinātu, ir pat appusēja piedziņa, hidrauliskā piedziņa abās pusēs, un šo transportoru grīdu kustina šī liela piedziņa. Visa piekabes vadība ir isobus, un patiesībā viss notiek elektriski,
Un arī šo transportieru grīdas kustēšanās ātrumu visu nosaka Isobus vadība un arī deva. Jā, aizmirsu pateikt, ka šī piekabe arī var strādāt pēc kartēm. Kaļķošana notiek pēc lauku kartēm, jeb anlīžu kartēm, un līdz ar to operators izvēlās braukt konstantā ātrumā, kādā vēlās, un visa sistēma, piekabes smadzenes, izrēķina, cik ātri viņiem jāpadod ir materiāls pa transportieru grīdu. Tā kā piekabes vadība ir elektriska, patiesībā elektrohidrauliska, no elektriska, visu vada smadzenes, tad arī ļoti svarīgi šis mehānisms, kuru cilvēks nenāks sūdos, neregulēs ar rokām, bet viņš ir hidrauliski paceļams un nolaižams, līdz ar to ļoti ātri var pārslēgties no kaļķojuma materiāla. Kaļķojuma materiālam šis elements ir jāno šīberis. Jā, šo elementu mēs varam saukt par šīberi. Ir jānolaiž maksimāli zemu, lai viss notika precīzi izkliedēšana. Savukārt kūtsmēsliem šo mēs varam pacelt vairāk vaļā, lai arī lielāka deva iet cauri un arī svešarmiņa ātrāk brīvis iet cauri. Mēs visi zinām, kā tas ir, kad visa piekaba ir mēslos, viss netīrs, un vajadzētu no rītiem sasmēdēt visus elementus svarīgākos. Jā, saimnieks to darīs, bet vai visi darbinieki to darīs? Tāpēc šī konkrētā piekabe ir aprīkota ar centrālo eļļošanas sistēmu, kura visus svarīgākos mēslus saeļos arī tajā brīdī, kad piekabe ir ļoti netīra un visi ļoti mēslos. Pēc vairāk tūkstošu tonu materiāla izkliedes redzam, ka, protams, krāsa ir nodalusi. Jā, krāsa ir nodalusi. Visu darbu patiesībā veids šie te diski, lielie diski, kuri kāds griežās uz savu pusi un izmet visu materiālu tālu. Bergman pirms 2 gadiem, 2022. gadā, izgudroja, patentēja saucamo V-spread un veica DLG testus, kur mērīja dažādus izkliedes tieši daudzumu, platumu un vienmērību. Un mēs arī var droši pateikt, ka šis V-spread ļoti palielina platumu, darba platumu, un arī vienmērība ir perfekta. Lai konkrēto agregātu spētu kustināt un pagriezt visus mehānismus un droši pagriezt arī braucot nedaudz pret kalniņu, 300 zirgus priekšā vajag. Mēs izmēģinājām 2, 310 un 345 zirgu John Deereņus. Abi veica labu darbu, un skaidrs ir tas, ka 300 plus vajag. Šodien mēģinājums pastāstīt par Bergman ļoti ātri, ļoti īsi. Kā tas sanāca? Ja jums patīk mūsu veidotie sižeti, abonējiet mūsu kanāliņu, ielieciet īkšķīti, rakstiet jautājumus, ieteikumus, kādu tehniku gribat redzēt, par ko kaut ko pastāstīt. Bet šodien teikšu visiem veiksmi darbos un jauku vasaru!